Elektrības cenas Latvijā pagājušajā nedēļā uzsprāga par vairāk nekā 60%. Nepārsteidz tik ļoti tas fakts, ka viņas palielinājās par 60%, kā tas fakts, kāpēc viņas palielinājās. Viņas palielinājās tāpēc, ka nebija vēja. Kopējā bilansē Latvijā vēja enerģija aizņem tikai kaut kādus dažus procentus, to, ko esmu redzējis, 3–4%. Un šie 3–4% ietekmē visu cenu pa vairāk nekā 60%. Un pie tā visa vēl Latvenergo iegulda simtus miljonus, lai būvētu vēl vairāk šos te pašus vēja parkus. Tas nozīmē, ka visa mūsu Latvijas enerģētika būs atkarīga, teiksim tā, no mūsu mātes dabas žēlsirdības. Kad ir vējš, tad ir, a ja nav vēja, nu tad piedodiet, nu tad nav. Un vai tiešām, vai šie 100 miljoni eiro, ko Latvenergo gulda visos tajos propeleros, nu vai tiešām nebūtu daudz prātīgāk Latvijā beidzot uzbūvēt to atomu elektrostaciju, lai mēs nebūtu atkarīgi no mātes dabas žēlsirdības?